Ja pašam nav ne laika, ne iemaņu, lai sasietu gardu siera rituli, ko likt galdā Līgo vakarā vai Jāņu dienas rītā, ir jālūko pēc vislabākā, ko piedāvā vietējie ražotāji. Iepriekš ražots Latvijā jau esam stāstījuši un rādījuši, kā tiek ražots siers. Tāpēc šoreiz vairāk pievērsīsimies siera veidiem un galu galā noskaidrosim, kāds siers vislabāk iet kopā ar alu. Visiem labi zināms, ka siers ir jāēd, jo tas satur piena olbaltumvielas un vitamīnus, stiprina imunitāti un uzlabo vielmaiņu. Arī Jāņi nav iedomājami bez siera, taču kādu šķirni celt galdā atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu gaumes. Pašmāju uzņēmums Trikātas siers, kura īpašnieki ir vietējie zemnieki, šogad piedāvā īpaši lielu sieru izvēli. Līdzās klasiskajiem Holandes un Krievijas, piedāvājot arī pavisam neparastus, piemēram, sniega bumbas. Tas ir nenogatavināts svaigais siers rapšu eļļā, kas iepakots gaumīgās plastmasas burciņās. Tā kā bumbas ir mīkstas, tās der gan uz kanapē maizītēm, gan salātos, vai arī tās vienkārši var izsmērēt uz maizītes sviesta vietā. Siers pieejams ar ķiploku vai paprikas garšu. Pagatavošanas veids, lietošanas ļoti vienkārši. Tikpat labi vienkārši uz maizītes var papildināt ar tomātu, kanapē dažādus, var salātos likt, var arī cept, pieņemsim, ar dārzeņiem, baklažāniem virsū, pusīti un cepeškrāsnī. Šobrīd viena no vietām, kur ik viens var iepazīties ar dažādajām Trikātas siera garšām, ir uzņēmuma veikaliņš Mildas tirdziņā, kas darbojas Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā. Apmeklētāji ir drosmīgi un nobauda arī neparastāka izskata sierus. Man vislabāk garšoja ar ķiplociņiem. Ļoti īpatnējs tāds, nekur nav redzēts. Es pagaršoju vīra prieku un es pērku savam vīram, tāpēc man vīrs ir Jānis. Uzņēmums piedāvā iegādāties sieru vai no svaigā veidā, sagrieztu vai arī gāzes iepakojumā. Tas atšķirībā no vakuma iepakojuma nesaplacina produktu un neietekmē tā kvalitāti. Kūpinātais Beverīnas siers ir vissmaržīgākais no sieriem, jo kūpināts augšņu malkām. Tomēr pircēji vairāk turas pie klasiskām vērtībām un visbiežāk pērk tradicionālo Krievijas sieru. Viens no ekskluzīvākajiem Trikātas siera produktiem ir zilā pelējuma siers, ko speciālisti iesaka lietot kopā ar sarkanvīnu. Tas ir specifisks un ar sumiņu. Starp citu, Trikātas siers ir viens no retajiem uzņēmumiem, kas Latvijā ražo zilā pelējuma sieru. Tagad to pako arī kastītēs, kas ir ļoti noderīgi ejot ciemos. Vēl viens Trikātas siera jaunums ir Krievijas un Holandes siers ar pazeminātu tauku saturu, kas ir tikai 16%. Uzņēmums ne tikai sācis ražot jaunus produktus, bet arī mainījis iepakojumu dizainu, logo un vizuālo tēlu. Tagad visa Trikātas siera produkcija ir ar Latvijas karodziņu, kā apliecinājumu tam, ka to ražo vietējie zemnieki un tā gatavošanā tiek izmantots tikai Latvijā ražots piens. Šobrīd uzņēmums jūtas pietiekoši stabili, lai gan cilvēku pirktspēja un vispārējā ekonomiskā situācija ir ietekmējusi tā apgrozījumu. Tomēr pat labāk uzņēmums aktīvi strādā pie jaunu produktu izveides un jaunu eksporta tirgu apgūšanas. Pavisam nesen Trikātas siers saņēmis atļauju eksportam uz Krieviju, un pavisam drīz pirmās produktu partijas tiks sūtītas uz šo valsti. Daļa produktu, piemēram, sniega bumbas, jau šobrīd tiek eksportētas uz Vāciju un Igauniju. Siera ražotāju Latvijā nav mazums. Vai Trikātas siers izjūt sīvu konkurenci? Ar konkurentiem, kā jau es minēju, Trikātas siers nekad nav bijis lētākais. Varbūt tāpēc arī mums nedaudz arī vairāk izjūt to, kad pircējs varbūt meklēja nedaudz lētāku produktu, ja, tas pirmais, un tad varbūt pirmajā momentā tā izvēle ir par labu cenai, ja, bet ilgtermiņā viennozīmīgi pircējs tomēr jau izvēlās kvalitatīvu un garšīgu produktu, un viņš atgriežas, varbūt tas siers ir nedaudz dārgāks, ja, bet viņš tomēr atgriežas pie tās garšas, pie pašmāju produkta. Un gribētu atzīmēt, ka tiešām Trikāta ir viens no retajiem uzņēmumiem, ka tomēr tas siers, piens, viss gan piena izejvielas, principā viss ir pašmāja. Ir no pašu laukiem, pašu mājās ražots, iepakots un tālāk nogādāts veikalos. Trikātas siers, atšķirībā no daudziem importa ražojumiem, ir bez konservantiem, tāpēc tiem ir nedaudz īsāks derīguma termiņš. Taču pircējs var justies drošs, ka iegādājas pilnīgi dabīgu produktu. Kādu sieru šajos Jāņos pircējiem ieteikt izvēlēties īsts siera pazinējs? Šobrīd Jāņa laikā uzņēmums pircējiem varbūt nedaudz pamainot tradīcijas, tradicionālo ķimeņa sieru,
piedāvā pircējiem puscieto sieru vīra prieks un sievas prieks. Vīra prieks būs puscietais siers ar piparu maisījumu, un sievas prieks būs ar veģetāro maisījumu. Sievas prieks būs nedaudz maigāks, varbūt sievām, un vīra prieks būs domāts vīriem, nedaudz asāks viņš ir, un, protams, ar alu ideāls uzkodas, un ļoti labi iesakam cilvēkam uz Jāņiem, uz piknikiem šobrīd ņemt līdzi.